kas ir maksimālais drošs saudzīgs čips. Tad man šodien klients atveda mašinu un saka, man mašina ir čipota, bet es gribu maksimālo jaudu, bet kad būtu drošs. Tad mēs, ko es izdarīju tajā mašinai, mēs nolasījām failu no tās mašinas, pārbaudīju, kas tai mašinai darīts. Tad visa ekoloģija ir izņemta ārā. Es šajā video jums paskaidrošu to, kā process tas viss notika, kas tai mašinai ir un kādi rezultāti. Tad sāku no sākuma. Klients atveda mašinu, grib maksimālo jaudu, bet drošu, saudzīgu čipu. Tā, uzdevām mašinu uz jaudas stenda, nolasījām viņam failu, zinām, kad viņam jau ir celta jauda, izņemta visa ekoloģija, taiksna trūba uzlikta, downpipes, bet vispārējais ir stoks. Intercooleris, prauslas, turbina, visi ir oriģināli. Tad es uz viņam uzreiz uztaisīju oriģinālu failu, lai zinātu mēs no nulītes, cik reāli viņam ir zirgspēki un griezies moments. Tad šitai mašinai ir jābūt 230, cik? 3, 2? Zirgi, 232 zirgi, jo šitais ir 173 kW un 520, laikam, griezes moments bija jābūt oriģināli. Tātad mēs viņam uztaisījām oriģinālu failu un viņam uz oriģinālā faila uzrādīja 222,9. Tātad 222 zirgspēki un 510 griezes moments. Tātad sanāk, viņam jau -10 zirgu nav un -10 griezes. Tā, -10 un -10 griezes momentā vairs nav tai mašinai. Tad mēs izmērījām viņam jaudu uz to faila, uz kā viņš jau braukāja. Tad viņam bija jauda 264 zirgi un 622 griezes moments. Bet pateikšu dažas lietas. Tai mašinai, tad, kad viņš bija sačipots, viņam būs, tad sāksim no tā droša čipā, kā klients prasa. Kas ir drošs čips? Drošs čips ir tas, kad viņam maksimālais turbinas spiediens ir jābūt 1,6 bāra vai 2600 milibāru, tad tas ir 1,6 bāra. Viņam ieteicams būtu 75 mg degvielas un 1,1 ar kapeikam lambda zonde, gaisa plūsmas kaut kā no 900 līdz 950. Tad tas reila pressure maksimālais pie pilnvērtīgā, tāda maksimāla pilnvērtīgā drošā 1700 arī, lai būtu reils. Tātad, ko mēs konstatējam? Tai mašinai bija 80 mg degvila. Tātad jau pārāk daudz degvilas bija tai mašinai uzlikta. Lambda zonde drusku nepareizi sakalibrēta. Rail pressure vispār nebija aiztikts, nebija kārties paceltas uz augšu. Pedāļa asums arī tur bija laikam pāri 700 uztaisīts. Tātad, ko es izdarīju? Es viņam samazināju, es viņam uztaisīju mazāk būstu, mazāk degvielu, un mēs sasniedzam labākus rezultātus, nekā bija pārāk daudz viņam uzlēts augšā. Es viņam uztaisīju 75 mg degvielu, maksimum, turbinas spiediens maksimālais 1,6, un mēs rail pressure 1,7, griezies moments tur saregulēts, un es sasniedzu tai mašinai 275, gandrīz 276 zirgai un 630 griezies moments. Atcerēsimies to, ka tai mašinai jau ir -10 zirgu un -10 griezies moments. Tātad, tie, kas ir aizgājuši pa saviem gadiem prom no tās mašinas, varam pielikt pie mūsu čipā, tad uz mūsu čipā pilnvērtīga stage 1+, var teikt, būtu 640 griezes moments un 286 zirgspēki. Tad tas ir, redzi, mazāk degvielas, mazāk būsta, vairāk jaudas. Un nāc skaties. Tagad uz mūsu faila. Tagad ir mūsu fails un skaties, turbinas spiediens pieprasītais 2599 un maksimālais 2584 pie 3450. Un šeit mēs varam redzēt tai mašinai mūsu konkrētus rezultātus. Kā es minēju, video josta ir zila krāsa 222, tas ir oriģinālie zirgi un 510 griezes moments, kaut un viņam ir jābūt 233 un 520, jo to ciparu ļoti daudz vajag atcerēties galva. Tad uz tā faila, ko Džekis braukāja ar 80 mg ar gandrīz 1,7 būsta,
kas tai mašinai nav droši, gan pārāk daudz degvielas, gan pārāk daudz gaisā, tad bija 264 un 622. Tātad atkartošu vēlreiz. Mēs samazinājām, mēs uztaisījām 75 mg, uztaisījām 1,6 būsta, lambda zonde saregulējam un sasniedzam 276 zirgi un 630 griezes moments. Tūlītas aiziešu līdz ofisa un arī parādīšu tur reālos tos degvielas spiedeņus. Lai mums pauze, ejam paskatīt. Tagad es parādīšu 3 kartes. Oriģinālais fails ar to, ko cilvēks braukoja un mūsu fails. Tātad šeit mēs ar autotuneru uztaisījām logus. Paņemšu pilspalva, kaut kur man tur viņa metājas. Jā, ir. Tā, parādīšu šeit. Skatāmies mēs uz, piemēram, degvielu. Sākam no sākuma. Viņa maksimālais degvielas padavē 63 mg pie 2275 apgriezieniem pie 71 km/h. Un visas temperatūras arī ļoti labas, tur 24 grādi, 25 ienākuši temperatūrā. Tātad redzu 63 mg un viņam bija 222 zirgi un 510 griezes moments, tātad pie 63 mg degvielas. Tagad ieslēdzam kārti ar to, ko cilvēks jau braukāja, kas viņam bija sačipots iepriekš. Skatāmies miligramu šeit. Miligrami ejam. Tā, engine, kur te pagaidi man miligrama ir temperatūra emission injections. Šeit uzreiz redzam 80 mg pie 2000 apgrieziņu, temperatūra 23, bet jūs redzat, kad ir 80 mg. Tas ir pārāk daudz tai mašinai jau, lai būtu saudzīgs pilnvērtīgs stage. Un šeit ir mūsu, tagad trešā kārta. Paskatāmies, kas notiek ar mūsu kārta. Ejam uz priekšu. 75, maksimums 75 mg, un, ja ejam līdz pašam galam, tad pat konstanti stāv pastāvīgi 75 līdz pat 3800 aptuveni, un pie 4000 apgrieziņu sāk krīst paralēli lejā, lai mašinai nebūtu melni dūmi, lai viņi nekūpētu un būtu maksimālā jauda. Tā kā video redzat, tūlītas ieliksim arī parādīsim, ka pie maksimālas jaudas, pie maksimālas griezes, viņam mākonis melnu dūmu neiet mukulis, un līdz ar to viņam tas ir precīzi kalibrēts fails tieši tai mašinai. Maksimāla droša jauda. Un arī attiecīgi mēs varam paskatīties temperatūras pie mūsu maksimālas droša faila jaudas 24 grādi ienākuši temperatūra, interkūleris uztur to temperatūru, tā kā vajadzētu būt LS temperatūra pat nepārkarsējas, viņas jau šeit bija braukts trešais rans pēc kārtas, un viņam 67 grādi LS temperatūra. Nu, protams, vajadzētu drusku būt vairāk, bet mašinai nav tā, ka mēs uz augstu viņam dzenam, bet viņam tāda temperatūra reāli ir jau pēc trešā rana un maksimālā spiedeņa. Tad engine cooling temperature 87 grādi, un viņš arī nevaras un necelas uz augšu. Temperatūras ir ļoti labas un drošas pie 75 mg, 1,6 boosta, 1,7 rail pressure, tūlītās parādīsim full. Tātad skatāmies rail pressure. Pie pašā gala gandrīz 1,7 pie 4000 apgriezienu. Redzat, cik ir pieprasīts, tik un notur. Drusku pašā galā mēs redzam, ka nedaudz viņš nostaigā. Būs ieteicams klientam pārbaudīt degvielas filtru. Pieprasītais ļoti stabili sarkana līnija iet, bet aktuālais viņš nokrīt, pacel pašā galā, bet no sākuma viņš turas ļoti labi, bet pie maksimālās jaudas bišķiņ pastaigā. Vajadzēs vēl nedaudz apskatīties degvielas sistēmu, bet kopumā pārējais viss ir ok. Vot šitā izskatās pilnvērtīgs, drošs, maksimālais čips BMW mašinam. Tā kā arī pārējiem mašinam mēs tāpat čipojam gan Audi, Volkswagen, Seat, Volvo, nav svarīgi. Varat redzēt mūsu video, iepriekšējos video, cik mēs daudz esam mašinu saprogrammējuši gadiem un sadarbības partneriem. Visam ir viss kārtībā, cenšamies taisīt failus vislabākā kvalitāte. Jauku jums dienu! Čau!